kam piešķirta augsti likumīga sieva, tas, lai apzinās, ka viņa ir cildenākā nekā visdārgākā pērle. Viņas vīra sirds var uz viņu paļauties, un tam netrūkst nekāda labuma. Salamana pamācības 31, 10-11. Es tev pateicos un tevi slavēju par savu vīru vai vīru, kuru es satikšu. Es apliecinu, ka mana otrā pusīte ir svētīta, mans vīrs ir svētīts, un tu vēlies, lai mēs augļojamies un vairojamies. Mans vīrs nes arī garīgus un fiziskus augļus. Viņš ir kā koks, kas stādīts pie ūdens upes un nes augļus pareizā laikā. Viss paliek zaļojošs, nekas nenovīst. Viņš dod augļus noteiktā laikā. Viņš nes augļus arī pat tad, kad nav augļu sezona. Savā darbā un ikvienā aktivitātē, jo tu, kungs, viņu svētī, un pat viņam guļot, tu viņu svētī. Mans vīrs ir svētīts arī mūsu mājās. Viņš ir par svētību un Dieva žēlstība ir ap viņu. Viņš ir piepildīts ar gudrību, garīgajām atklāsmēm un intuīciju. Mans vīrs ir piepildīts ar gudrības garu. Viņš ātri saprot garīgas lietas. Viņa garīgā dzīve pieaug dienas no dienas. Viņš ir svētīts tad, kad viņš lasa un pārdomā Dieva vārdu. Viņš ir svētīts un apveltīts ar gudrību, darot dažādus praktiskus darbus mūsu namā. Mans vīrs ir svētīts attiecībās ar citiem cilvēkiem. Viņš ir svētīts visā savā būtībā. Mans vīrs nes daudz augļus, un viņš spēj nodrošināt mūsu ģimenes vajadzības. Tu dod viņam labvēlību visā, ko viņš dara, jo tu viņu piepildi ar spēku no augšienes. Tu dod viņam īpašu gudrību attiecībā uz bērnu audzināšanu. Viņš viņus pamāca un audzina. Viņš rāda bērniem piemēru gudrībā, pacietībā. Viņš ir piemērs svētumā un bijībā. Mans vīrs mūsu namā atrod pilnīgu mieru un brīvību. Viņš var brīvi izteikties tas, kas ir uz viņa sirds. Viņš arī brīvi dalīties, sarunāties, ietekmēt un darīt daudzas labas lietas. Mans vīrs ir par svētību mūsu namā, jo viņš nes žēlstību un ir piepildīts ar visa veida svētībām. Es tev pateicos no visas sirds par manu vīru, ko tu svētī. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.